Tā, atsākās spēle otrais puslaiks. Komandas apmainījušās laukuma pusēm. Rezultāts 2-1 Džavara komandas labā. Džavara no mums ir kreisajā pusē, gaišajos formā dzelteni baltie. Spartāņi tikmēr sarkanajos tērpos laukuma labajā pusē no mums. Te kaut kas ir? Kaut ko var just? Nu beidz. Šnās tā. Tikmēr. Ui. Bīstami. Es teiktu, ka labākais seifs šodien Spartāns vārds ir izpildījumā. Lai gan bumba, protams, gāja pāri, bet viņš to pārliecinoši pārgūpa par viņu kontroli un ievadīja ātras bumbu atpakaļ spēlē. Un ar ko tas beidzās? Tas beidzās ar labu izdevību, kas gan netika izmantots, diemžēl. Pirmais pretendents uz fair play balvu šodien. 3. numurs Džavara rindās, kurš atvainojās pēc noteikuma pārkāpuma. Vai. Cik neapdomīga rīcība, kas šoreiz gan palika nesodīta. 10. numurs Spartāņu rindās. Tā, kas tas mums tāds ir? Par prātvēderu. Dzirds ezers! Šito mēs zinām. Labi, šoreiz viņam noplauka. Izskatās, ka Spartāņu vārdsargs ir ļoti labi iegājis spēlē. Divas labas situācijas pēc kārtas, kas rezultējās arī ar labiem momentiem, labiem sitieniem jau uz Džavara vārtu pusi, bet ne ar vārtu gūbu pagaidām. Rezultāts joprojām 2-1. Tāpēc, ka tev bija tas jāņem. Vēl viens stūrs sitiens pie Džavara komandas vārtiem. Šķiet, ka 7. šajā spēlē, bet līdzinājie 6 ir bijuši atkal jāatkārtojās diezgan nekādi. Cerēsim, ka otrajā puslaikā viss mainījies. Tas tikai paaugstinās šīs spēles vērtību un intrigu un visu pārējo. Nē. It kā ļoti slikti izpildīts stūrsitiens, kurš tomēr kaut kādā mērā beidzās ar sitienu pa vārtiem, kurš gan iestrēgs cilvēku burzmā. Pēdējā brīdī Spartāņi tomēr nokontrolē situāciju un bīstamība beidzās.
uz brīdi. Mums vajadzēs 6. Lokas atstāj! Lokas aiziet! Aha, ok, labi, bet tur ir jāligojas citā arī kaut kā vai Aiziet! Es tev zvanīju. Iekāt palīdz izcelt tev! Ok, sanāk. Divi iet stūri un zaudē bumbēt. Labāks ir viens. Nu, tur 3, nu jā, davai. Davai. Mierīgi. Aizmut! Marši prom! Atpakaļ. Ej, visai. Jā. Tā bija ļoti laba izdevība, bet kārtējo reizi neizmantot. Hei! Reids gar sodu laukumu, kas beidzās ar stūra sitienu pie Spartans komandas vārtiem. Kā jau mēs to zinām jau diezgan noteikti, tad stūra sitienu izpildē Džavar ir pārsvars kvalitātē, bet ne šoreiz. Jā, ja bumba būtu lidojusi tuvējā devenē, tad es domāju, ka šido uz panorāmas ziņām mēs noteikti aizsūtītu video. Bet bišķi pietrūka. Māris Rīmenis noteikti būtu priecīgs par dienas momentu. Mīķēt pamaini, priekš. Ār korpus. Brr. Pašaiz Autogols. Nu jā, no rīkašet gan taisnības labad jāsaka. Bet no savu spēlētāju muguras bumba atrod ceļu vārtos, rezultātam kļūstot 3-1 Džavar komandas labā, kas nozīmē, ka Spartāņiem, lai glābtu šo spēli, lai vismaz kādu punktu dabūt, ir jāmaina diezgan kardināli spēles ritējums. Lai gan laiks vēl daudz var vēl, kā viņi to pierādīja pirmajā puslaikā, vienīgos vārdus gūstot pēc ļoti teicami izspēlēt pretuzbrukumu, tātad viņi to var. Kāpēc, lai viņi to neizdarītu divas reizes atlikušajās 15 minūtēs? Labi izspēle, mērķiecīga bumbas virzība uz vārtu tīkla pusi, bet šoreiz nedaudz pasu bija leņķis, tāpēc bumbu spēlē ievada Spartāņi un centīsies, bet nesanāk virzību uz Džavar vārtu pusi. Džavars ir atgūst bumbu, ievada to spēlē. Jāspēlē nedaudz viltīgāk, bet par to var samaksāt. To vienā brīdī var samaksāt pilnīgi noteikti. Šāda pašpārliecinātība, ja pirms spēles minējām, kad tiekās divas turnīru tabulā pretējos polos esošas komandas, tad tik ļoti jūtams tas uz laukuma nav, tāpēc cerams, ka Džavar puiši paši saprot, ka šādas paviršības var viņiem pavisam noteikti maksāt dārgi.
Stūrsitiens. Tikmēr gan viņi izklausās, ka mācījušies no manis teiktā un jau izpildu kārtējo stūru sitienu pie pretinieku vārtiem. Šoreiz gan neko no tā negūstot. Šito pus vairāk. Izspiediet, ja jūs ejat viss centrā un nekas nav. Bīstams. Oi. Nepareiz izpildīts auts. Paldies Pēterim. Viņš izskaidroja manas nepamatotās bažas. Jā, Džavars ir iespiedis Spartāņus viņa laukuma pusē pēdējo minūšu laika. Diezgan pamatīgi. Tātad man šķiet, ka viens no pirmajiem 7 metru soda sitieniem ir bijis. Ir bijis. Kolēģis man labo, bet katrā ziņā jā, pie rezultātu 1-3. Bez variantiem 4-1. Uz maiņu viens no uzbrucējiem! Kas tu tāds švakar? Tu vakar. Paņem pakutī. 4-1 rezultāts ir kļuvis. Spēlēja noņemot šķiet visi jautājums par uzvarētāju. Tagad atliek laikam noskaidrot gala rezultātu. Lai man piedod Spartans fani, paši spēlētāji un komandas, komandas visi darbinieki, bet tā būs sensācija, ja viņi atspēlēsies no 1-4. Rādot tādu spēli kā līdz šim. Tikmēr Džavar uzbrūk kārtējo reizi un nopelna stūru sitienu jau kārtējo. Man nē, jā, viņi uzreiz. Kāda starpība? Bīstama situācija. Vēl viens stūra sitiens. Bumba iesprūst spēlētāju burzmā un... Nē, ir labi. Man ir savs. Un nekāda vērtība nenotiek šai epizodē. Spartāņi iemet bumbu laukumā un jācenšas puišiem kaut ko izspiest no atlikušajā laikā. Viens vārds var gūt noteikti. Par diviem es šaubos, bet sports ir sports, bumba ir apaļa, laukums ir zaļš. Taisns stūrveida. Tāpat kā vārtu konstrukcija, viss kaut kas var notikt. Varbūt vairāk ir jātic saviem spēkiem. Varbūt komandai pēc šīs spēles vajadzētu sasaukt tādu savu veidu saliedēšanas pasākumu izvest, jo amatieru sportā, kā mēs zinām, tas var nozīmēt ļoti daudz. 3 dienas neiešu uz darbu. Vai apusēji asprātīgs spēles? Šeit, vajadzētu džekiem kaut ko izspiest no šīs epizodes. Nē, diemžēl nesanāk. Džavar atgūst bumbu uz brīdi. Kārtējām šo spēlētāju mēs jau esam iegaumējuši. Tas ir Ģīra Cēzars. Kārtējā pavēršā darbība viņa izpildījumā noveda pie bīstama sitiena. Bet atkal viņam paveicās. Šim puisim veicās pagaidām. Visas viņa paviršības tiek piedotas.
Ai, žēl, ka norāvās sitiens. Respektīvi, sitiens nenorāvās, viņš tika bloķēts. Viņš tika norāvāts. Jā, bumba lido kameras pusē un to fantastiskā lēcienā gandrīz atguva Spartāns ar numuru 44. Tas mums ir. Was in the mix. In the studio, in the mix. Pēc tam noskaidrosim Džeku vārdu uzvārdu. Pēdējās patīk, kā viņš darbojās. Lieliski izspēlēts un jā 5-1 rezultāts kļūst. Nu jā, līderi apliecina gan savu situāciju turnīru tabulā, gan savus visu priekšspēles fonu. To kādā situācijā komandas nonākuši līdz šim brīdim. Un jā, šī ir tā reize, kad likuma sakarības tiek apstiprināts un viss notiek tā, kā tam pēc loģikas arī būtu bijis jānotiek. 5-1 un kaut kā nelaba aizdoma, kad pie 5 tas viss nebeigsies. Tu būtu gatavs. Vairāk totalizētāros šis. Labi. Nu jā, Spartāņu puiši nedaudz agresīvi centās kliedēt savus bērnus. Kanādas hotkiešu stilā. Kanādas ledus hokeja stilā, jā. Laužot spēli, ja Mēģināja lauzt spēli nedaudz ar neatļautiem paņēmieniem. Tas neizdevās. Tikmēr, Pēteri, atgādini, kas tiekās dienas otrajā pārī? VUGD spēlēs ar komandu Fraters. Izklausās pēc kaut kā ļoti laba. Vai vēl labāk par... Izklausās, ka mūs gaida agresīvs futbols arī dienas turpinājumā. Jā. Ļoti labi. Galvenais, lai tas būtu saprāta robežās un nerezultētos visādās sliktās lietās, kāds dažreiz notiek futbolā. Jo futbols ir komandu kontakta sporta veids, kurā var notikt kontakti. Tāpat kā golfā. Jā, arī golfā ir tā saucamais Raiders Cup, kur tiekās Eiropas komanda pret Ziemeļamerikas komandu. Tāpēc visi tie, kas tikko noraicās par manu kolēģu labojumu, var ieiet Wikipēdijā un visu pārbaudīt. Tur vispār daudz ko var pārbaudīt. Caurām dienām sēdiet pārbaudīt. Vai lieliski ar ķermeni nospēlēja 81. numurs. Kliedējot nokaitātu atmosfēru, kāda bija jau praktiski radusies pie viņa komandas vārtiem. Spēle tiek nospēlēta līdz galam, diemžēl, jo nekādas vienīgais, kas te var būt, tas laikam izstās ir sestais vārdu gūms. Džavar izpildījumā, vai varbūt otrais Spartāņu. Jo izskatās, ka viņiem būs vēl vismaz viena vai pāris iespējas pretuzbrukumiem, jo zinot, kad zaudēt neko vairs nevar, un gan jau, ka nedaudz izklaitīgāk kļūs arī Džavar futbolisti, mēģinot skaistāk un rezultatīvāk nospēlēt uzbrukumā, tādējādi radot kādu pretuzbrukumu iespēju sarkanajās formās spēlējošiem futbolistiem. Nu, cerēsim po otro scenāriju, jo varbūt tik liels sagrāvu, kāda šobrīd Spartāņi arī īsti nebija pelnījuši. 44. numurs atkal ļoti apņēmīgi devās priekšu, taču tikpat apņēmīgi un tikpat prasmīgi apturēts.
Bet nu tur viss ir klāt. Daudzas cits nes. Klusums studijā. Jā, diemžēl Spartāņi neizturēja Džavara piedāvāto tempu līdz galam. Pirmo puslaiku ļoti labi noturējās, bet otrajā nedaudz saplīst, tāpēc pēdējās minūtes vairs nav tik intriģējošas un skatāms. Momenti gan netrūkst, arī šis nemaz nebija tik slikts. Cerēsim, varbūt, kad pašās spēles beigās kaut ko vairāk no stūra sitiena izspiedīs Spartans FC futbolisti. Spartāņi ir kuplā skaitā pretinieks vada laukumā, bet stipri piespēle un nekas nav iegūts šajā epizodē. Kāda tur sauc? Nu, Pļurkšķi? Pļērkšķi? Pļērkšķi, bro? Nē, Ralti. Viņš man no lidostas atved viņš man. Aha. Ford mašīna. Ford mobīli. Mikiņ, tu izvērts! Viņš nav ārpus lauka? Nē, Sots! no tienes nevar redzēt. Sarkana! Mierīgi, Čaka, mierīgi, neskrien virsū. Labi izspēlīt. Pirms brīža vērojām Ventspils spēlētāju. Kaut kādas 5 minūtes, nevairāk. Sauc Mikiņu. Par mūsu spēli mums ir kāda doma, kad viņu varētu. Es nezinu, Pa jāsarunā. jūlija vidu kaut ko varētu, jo mums tagad skaita viss mēnesis bez spēlēm ir. Būtu forši jau varētu būt pa jūlija vidu. Varam. Jāsadomā, laukums ir šiten. Rezultāts kļūst 6-1. Totāla paviršība un totāls bezatbildība rezultējās 6-1 rezultātā un, nu jā. О чем в этом о грустном? Вообще. Manas aizdomas apstiprinājās. 5. nebija pēdējie vārti Džavara izpildījumā. Kaut kas man liek domāt, kad arī 6. nebūs pēdējie. Jā, kā 2 minūtes. Nē, nu uz kontātu viņam elektrība ir pieslēgta. Tikmēr 10. numurs. Jo kuro reizi demonstrē. Nu jā, nē, nu nav tā, ka viņš bumbai meklē rokturu, bet ar ko tas viss beigsies? Nu, tas viss beigsies ar neko pagaidām, neko tādu. Ar stūru sitienu. Jā. Kā tie vakar savādzinājumi?
Jūgan izpada matu, bet pēc 8 zvanīs. Tas tika kaut kur pēc 9 piečaknīt, tur bija zvanījis. Bet man teica vairs neatzvanīt. Tu brauc muška uz Kristapiņu, domāju, vajag piešūt. Tenis nebija vakarā. Labi, izgājieni nospūlus. Tur arī spēle beidzās 6-1 rezultāts. Džavara komanda uzvar, pelnīt uzvar. Spartāņi arī labi turējās pirmo periodu. Otrajā salūza. 4-0 rezultāts otrajā periodā. 2-1 pēc pirmajām 25 minūtēm. Brīžiem asa spēle. Bet uzvarēja stiprākais rezultāts likumsakarības. Paldies par uzmanību. Tiksimies nākamajā spēlē.